varam redzēt Rīgas Jūrmālas šosei 90 km/h, 26. aprīlis, 12 grādi. Portāls iauto.lv piedāvā. Kaut kas neticams ir noticis. 30. aprīlis. Vismaz mēnesis pēc Rīgas domas, kā palielināja ātrumu uz Slāvu pārvada. no 50 līdz 70, lūk, 110 km/h ir atjaunot uz Rīgas Jūrmālas šoseis. Latvijas valsts ceļi, kā vienmēr, izceļās ar interesantu savu drošības traktāciju. 110 km/h beidzot ir atjaunoti. Turklāt tas ir veselus 2 mēnešus pēc tam, kad var braukt ar vasaras ar liepām Latvijā. 1. marts tas datums ir. Portālā ZIP LV. Gudri sludinājumi.